Hello, ir pienācis jauns video, tā kā droši nāciet iekšā. Šajā video es parādīšu, kur es ievācos, kur es tagad dzīvoju. Un skats ir ļoti labs, stāv augstums arī ir labs, gan īsti pats labākais, jeb viens zem mājas paša augstākā stāv. Bet jā, man stāvs ir 8. Un jā, palielam es tagad parādīšu, kur es ievācos, kur es dzīvoju. Sāksim ar vistīrīgāko telpu, kas ir vansistabu un dušu. Šeit izskatās šitā. Un kāds kaimiņš tikko laiž ūdeni var dzirdēt. Jā, tie peķīši visu to es pats sapirku. Te man vairs nevar redzēt čupa drēbieni, tāpēc, ka man nav skaps tagad. Tāpat kā šeit nav leduskaps, ko es sākumā vispār nepamanīju. Tātad tur ir visā plautiņi, kurps, pa netīriem drēbēm, krekals, ko es vēlāk tikai sestdienās un svētdienās, jeb pārsvarā svētdienās. Pagājis izdarīšu laikam tā. Tātad jā, te stāv diski, ko man vakar atvedu, bet tie trešdien jāies uz, ne uz pārdošanu, bet nu ir jau pircējs, tāpēc viņi ir atvest. Dievs. Jā, tur man visu kaut ko atved. Tad, ka man atved arī disks. Un es izjūtu tagad ieraudzīju, un es neko neesmu savācis, bet nu labi ir. Un es neesmu nomazgājis pēdējo katelu, bet nu, jā, gadījās. Tā kā, nu, vietu, ko viņš izskatās šitā. Te ir balkons ar tādu skatu. Un te bija jābūt leduskapim, kurš nav. Bet labi, kad man iziesim uz balkonu vēl parādīšu šeit. Un šeit ir man guļam istaba. Lielā gulta. Virsū mans matras, ko Nīderlandē pirka, ko atved. Datorstūrīts. Plauktiņš ar manām mašīnītēm, kurš vēl aizvien ir pārdošanā. Tur ir vien nopirkti, vēl ir pieejams R3 Skylines, Vipers, Time Attacks, Super MK4, E36 unīts, Datsun 240Z un R8 Audix. Tā kā, jā, un šeit ir datora galds. Vispār, es nezinu, vai man ir kāds cits video vai ne, ja nebūs, tad uzsīmašu atsevišķi, bet te ir uzlikt gaismiņa. Arī skledēto gaisa, kura spīd, kad iešķipsanē šito vērķi. Bet, jā, tur mans krēsls, ko es arī Nīderlandē jau bija nopirkts Amazonē, un viss mans dators. Tad, jā, tā es čiloju, guļu. Es vispār, ja godīgi iedīstu tās gultas, kuras ir viens, es nezinu, cilvēki, kas varat reāli pagulēt tajās gultās, kas ir ķipa šitā tad, vienam cilvēkam. Es reāli nevaru uzskatīt, ka šis ir vienam cilvēkam. Tad, jā, te ir mans sapdēls. Te mētājās tetovēšanas ierīces. Tur ir bolts soma, bet neesmu kurjers. Šis ir kurjers. Un tāds ir skats pa logu. Jā, un tieši tur ir lidosta. Un te visu laiku lido lidmašīnas, kas ir ļoti labs skats, bet pašlaik nolido, varbūt paspējuši kādā noķert. Palielam, nu jā, pagaid iziešu vēl uz balkonu. Un jā, tas prikos, ka es teicu, ka man nav leduskaps, man tagad viss stāv vienkārši tur, jo ir augsts, cipa ziema. Lai gan sniegs jau visu nokus, un tur ir mans dekuzīņu pudeles, kurš man arī nāktos nodot, jo sādēļ izskatās, ka es esmu dzērājis. Te jā, mans fiksīts stāv. Un, nu, palielam skati jau redzējā, kā izskatās ārā, bet, nu, var pafilmēt vēl. Tur ir šosei. Principās Rīga šosei, ka tikko Rīga iebrauc kaut kur tur tālāk jau Rīgas zīme. Man liekas, ka es dziedu lidmašīnu, bet laikam, ka nē. Nu, kroč, kaut kā tā, ķipa. Nezinu, ko man citu parādīt. Bet viss krūtākais ir tas, kad tāds plāns bija ķipa. Jo, nu, es drīz izvācos jau šito vidi, ko sen varēju uzsvērt. Bija tāds plāns, kad vasarā tā likšu galdu un ēdīšu ārā, un ne.
ja te vietu, tu uztais visu, un tur ārā sēdu, kā šeit un vēlo lidmašīnas. Tagad es būtu bijis viņa stilīgi. Un, nu jā. Un man nāktos, laikam, čirot pīcis, kastes izmest beidzot. Reāli tikai 5 minūtes, un es parasti filmēju 10 minūšu video, bet man jau vairs nav ko filmēt. Ko es aizjums pafilmēt? Koč, nu jā, reku, te tāds kast karājās tā, bet tas jau ir stīlīgi. Jā, pakaļ, neklaus. Reāli, es nezinu, čisto, ko lai vēl uzfilmēju. Nevajag neko filmēt, jo man jau vēl pāris kāda ar kaut ko, tā kā samontēšu to visu kopā, tā kā visu labu. Tātad es tagad pieskrūvēšu tomēr ar skrūvēm, jo es arī rekur biju pielicis to RGB gaismone, tik pa iekšpus visur apkārt, bet es viņu uz ātrā pielīmēju skoču un tā ik paliekam, tā kā tur, viņš ir pa stūros, gan šajā pusē, gan tajā, šīten tur, bet viņš vienkārši pastāv nokritnos, tā kā kaut kāda sūrīgā lentā ir. Viņiem bija līdz speciāli tāda plazmesiņa, kurš pieskrūvēja un pēc to RGB iespēja iekšā un viņš ļoti labi turās. Bet jā, es to sarēs iedevos līdzi, ka man bedbraukus savā cīkums, es tur kastē arī bija samaķis ar cīkums un tie man vēl aizgāja līdzi. Tā kā man ir apusējā lente, es domāju ar to pielīmēt. Ļoti ceru, ka viņi turēsies, bet es domāju, ja viņi visā garumā pielīmēt. Un tagad vēl viņi ir ritīgi piespiedījuši, es domāju, viņiem būs jātur, kā neritīs nost. Ja kritīs, tad nezinu, būs jābrauc pakaļ tiem stiprinājumiem. Bet jā, pagaidām atkal visiem izrādīts un viss mans galda saturs stāv gultā. Nu, ko tikko pabeidz līmēt. Šajā daļā sanāk dubultā. Tā kā te būs vairāk gaismas, bet tāpat jau to neieraudzīs, ka būs vairāk. Šito kastīt ar pielīmēju, gan apakšā, gan arī visā garumā pie sāna. Tā kā, jā, es domāju, ka tur nav nekāda iespēja, ka viņi nokritīs, varbūt tikai, ja viņi uzsilt tā lēnu baigi, bet man liekas, ka par 247 viņi neuzsilst tā. Tā kā zināt, kad silta, tad līme paliek, ķipa tā kā nāk nost. Ja nav vajadzīga lipība, bet no šaubos, ka viņi nāks nost. Bet kā tā gadījumā nāks nost, kā jau es teicu, tad vienkārši no aizbraukšu kaut kur pakaļ uz Ventspili tiem sūdiem, kas bija paredzēts. Tāds plasmasiņš pieskrūvē pa vidi un to lentīties pēdiekšā, un tā jau viņi toči turēsies. Bet kaut kā tā. Tagad jāliekam apakaļ galvu un krāmējam visu šito atpakaļ. Watch out.